Uz Rīgas rajonu es atnācu 88. gadā. Tad vēl skaitījis, ka Rīgas rajona iekšlietu daļa. Nu, un pēc tam es tieši saskaros ar tām problēmām, kāds ir Rīgas rajona. Nu, viena tāda liela problēma, ka liela teritorija. Ja paņemt karti un var redzēt, ka no Tukumas rajona līdz Ligatnei. Mūsu struktūra drusciņi atšķiras no struktūras, kāda ir varbūt Republikā, no citām policijas nodaļām. Gadu atpakaļ mēs izveidojam policijas pārvaldi un sadalījam rajonu pa 5 policijas nodaļām. Tātad Siguldas, Salkrastu, Salaspils, Olaines un Baloža policijas nodaļas. Nu, un visa dzīve notiek praktiski tur. Mums tur ir 5 policijas dežurdaļas, tur strādā iecirkņu inspektori, strādā kriminālu policijas darbinieki, strādā tehniķi, kriminālisti, priekšnieki, vietnieki. Nu, un ja paņem to statiku, kāda bija mums pagājušajā gadā, tad mēs pēc, diemžēl, izdarītiem noziegumiem mēs ejam 3. pēc Latgales priekšpilsētas un pēc Vidzemes priekšpilsētas. Un mums pagājušajā gadā bija ierosināts 4023 krimināllietas. Nu, ja salīdzināt ar 88. gadu, tad bija ierosināts tikai 770 krimināllietas. Slodze aug, liela slodze, un, diemžēl, mums vēl tagad rodas otra problēma, tā ir kadru problēma. Mēs pagājušajā gadā pieņēmām darbā kā no jauna, tā no citiem dienestiem. Es domāju par iekšlietu ministrijas sistēmu 89 cilvēkus. 89 cilvēki aizgāja projām. Nu, un šeit tas zūd tas profesionalisms, tas galvenais moments, par ko es arī gribēju runāt. Ja mēs vēl varētu atrast un sameklēt jaunus puišus, 18, 9 gadīgos, kuri atnāktu strādāt pie mums, bet uzreiz problēma, kā viņus apmācīt. To darbu mēs sākam. Nu, es piedāvāju varbūt aizbraukt pa policijas nodaļām, apskatīties, kā tas notiek. Bet nu, uz šodienu mūsu akadēmija kursi, kuri notiek Jūrmalā, viņi nespēja apgādāt mums pilnīgi ar darbinieku. Uz šo dienu mums praktiski ap 100 cilvēki nav apmācīti, nav izgājuši to pirmo apmācīšanu. Tuvojas mums vasaras sezona, kas papildus uzliek uz mums slodzi, jo daudz ir visāda pasākumu, un šogad vēl bez tiem visiem pasākumiem, kā parasti ir koncerti dažādi un līgo svētki. Šogad mums vēl, kā jūs ziniet, būs Saeimas vēlēšanas, dziesmu un dēļu svētki. Šodien es arī uzzināju, ka 23. un 24. jūnijā vispasaules siguldiešu kaut kā sajiets, ja? Notiks. Tāpēc mums jāsagatavojas, lai mēs varētu uz pagājušā gada analīzes pamata vispār, lai mēs varētu efektīvi nodrošināt sabiedrisko kārtību. Tāpēc es palūkšu 30. mums būs sapulce operatīvā pārvaldes līmenī. Ja? Es palūkšu iecirkņu inspektoriem, lai jūs sagatavotu priekšlikumus tieši konkrēti uz savām teritorijām. Jā, runā par izziņu un izmeklēšanu. Tātad, pirmā ceturksnī 93. gadā Siguldas policijas nodaļa ir ierosinājusi 233 krimināllietas. Tātad jāsaka, ka no visām ierosinātām krimināllietām 8 krimināllietas ir ierosinājusi izmeklēšanas nodaļa. Tātad tas sanāk, ka izmeklēšanas nodaļa ir ierosinājusi tikai 3,4% no visām ierosinātām krimināllietām. Tātad 3 krimināllietas ir ierosinājusi prokuratūra, jeb 1,2% no ierosinātām lietām. Tātad, un visa pārējā slodze tātad ir uz izziņu.
Tātad 222 krimināllietas ir ierosinājusi izziņa. Tas sastāda 95% no visām ierosinātām krimināllietām. Tātad sanāk, ka Siguldas policija nepilda savas tiešās funkcijas, bet pilda izmeklēšanas nodaļas funkcijas. Jo bija jāierosina krimināllietas, jāizbrauc uz notikumu vietu, visu jāizved visas izmeklēšanas darbības izmeklēšanas nodaļai. Tātad sakarā ar tādu stāvokli iecirkņu inspektori, kārtības policija nevar izpildīt savus tiešos uzdevumus, nevar nodarboties ar profilaksi. Princips ir kāds. Katrs noziedznieks pēc sevis atstāja smaku. To viņš nekādīgi nevar nomākt, pat ja viņš pielieto visādas tabakas vai kas. Tās tabaka būs iekšā, viņa iesūkusies tāpat, ja izņemsiet no notikuma vietas. Un suns to ļoti labi atšķir. Ir tāds moments, ja ir kāda spēcīga smaka, fona smaka, satrūdējis līķis vai benzīns garāžā, tad vajadzētu izņemt atsevišķi to fona smaku. Īsāk būtu parādīt, jā, tā ir izlietota. Lai pēc tam uz tā fona smakas to īsto smaku dabūt, ja? Jā, vienkārši, lai suns nereaģētu pēc tam, redzot to, jūtot to smaku, lai nereaģētu uz to. Var sakot, ir sterili trauki, iekšā sterilas lupatiņas, teiksim tā, absorbenti. Izņemot smaku, vajag skatīties reālus priekšmetus, kur tas noziedznieks ir pieskāries. Tas varētu būt, teiksim, rokturis durvju vai mašīnā ļoti labi no sēdekļa izņemt. Princips ir tāds, ka jāstrādā ir ar vēlams būtu ar steriliem. Ja ne, pēc katras reizes jāmazgā cimdi destilētā ūdenī. Un dažādi instrumenti var tikt pielietoti. Princips ir tāds. To absorbentu uzklāja uz tās vietas, kur ir noziedznieks pieskāries. Teiksim, tas būtu rokturis. Aptin viņu rokturi, pēc tam aptin ar foliju, arī ar rokām viņu nevajadzētu aiztikt. Un atstāja vismaz uz 40 minūtēm. To parasti dara notikuma apskates pašā sākumā. Nokonstatēt, kur tiks izņemta smaka, un tad to izdarīt, un lai viņš stāv, jo ilgāk, jo labāk. Un pēc tam tāpat, kad notikuma apskatījums beidzas, tad tiek iepakots atpakaļ tai sterilajā traukā, un tiek pielīmēts tāds maziņš papīriņš, kur ir, te viss pateikts, kur ir kas izņemts un kādā sakarā. Un tāpat notikuma vietas apskates protokolam tiek pievienots tāds maziņš protokoliņš. Ļoti labi zināt, cik mēs savāksim sākumā, būs ļoti atkarīgs tālākā lietas virzība. Vai mēs varēsim cilvēka vainu pierādīt pilnību, vai nevarēsim, tas jau pašā sākumā noteikti ļoti svarīgi. Cik mēs to pamatoti darīsim un vai mēs to darīsim pēc likuma. Ja? Mēs rosinām lietas, savācam pierādījumus un tālāk mēs aizsūtam arī cilvēkus un nododam izmeklēšanai, lai nebūtu nekādu pretenziju no mūsu puses, lai krimināllieta aiziet uz tiesu un cilvēks tiktu notiesāts, daudz ir atkarīgs no mums. Ir, protams, arī mums kļūdas un cilvēku ir daudz ļoti jaunu, kas te atnāk strādāt, un mums kvalifikācija ir diezgan zema, bet tomēr cilvēki, kas ir atnākuši un kas ir palikuši strādāt, patreiz policijā, ja, tie, es uzskatu, tie ir izturīgi cilvēki, tie nebaidās no grūtībām. Un savu darbu tomēr veids pēc labākās sirdsapziņas. Es domāju, ka mums tas ir jādara, jo tā jau tautai grūti patreiz iet. Un ja mēs vēl nepalīdzēsim, tad kas tad palīdzēs?
Nu, Siguldu apmeklē, brauc ārzemnieki. Brauc ne tikai turisti, brauc arī policisti no ārzemēm. Tātad man bija iespēja satikties un runāt ar angļu policistiem, kas bija iebraukuši Siguldā. No Francijas bija policisti. Mēs pārunājam darba stilu, noziedzību ar viņiem. Un man jāsacina, ka viņiem arī savas problēmas. Viņiem noteikti strādāt ir vieglāk, jo viņiem vairāki tehnikas. Viņiem viens policists, piemēram, Anglijā apkalpo 400 iedzīvotāju. Pie mums tas skaitlis ir krietni lielāks. Pie mums uz vienu policijas iecirkņu inspektoru sanāk apmēram 4000 iedzīvotāju. Es domāju, ka nav liela starpība starp to darbu, ko dara ārzemēs policijas darbinieki un pie mums Latvijā. Jo policijas darba stils ir vienāds visā pasaulē. Jo zādzība ir zādzība, vai viņi ir Anglijā, jeb Latvijā, jeb Krievijā. Un policija, agrāk milicija, nodarbojās ar noziedzību un ar citām problēmām reti, kad nodarbojās. Tā kā, ja viens otrs uzskata, ka agrāk milicija neaizstāvēja iedzīvotāju intereses, es domāju, ka tas ir ļoti kļūdains uzskats. Jo policija un milicija ir vienmēr aizstāvējusi iedzīvotāju intereses, ir atmaskojusi noziedzniekus, izolējusi viņus no sabiedrības. Otru, varbūt, problēmu gribētu ļoti skart. Viņa sāpīga visiem, ne tikai mums, bet visai republikai, tagad ir naudas trūkums. Mēs praktiski šogad pirmo kvartālu nodzīvojam, mums nebija oficiāla tāme, cik mums līdzekļus pienākas. Un jūs atceraties, ka augstākā padoma praktiski martā beigā tikai apstiprināja to. Nu, kas to nozīmē? Mēs nevaram nopirkt jaunu tehniku, mēs nevaram apgādāt, nevarējām ar lielām grūtībām apgādājām dežurdaļas ar benzīnu, nevarējām nopirkt. Un man kauns tiešām bija pirmā kvartālā skatīties tautai acis, ka mēs nevaram to izdarīt. Mēs nevaram aizbraukt un ātri, operatīvi reaģēt. Nu, kā tur nebūtu, lielākā daļa cilvēku strādā, grib strādāt. Es ceru, ka tomēr valdība izpildīs savu lēmumu. Jūs varbūt zināt, ka 1. februāri bija pieņemts lēmums, kur paaugstināt alga policistiem. Jā, visa iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem. Nu, pasakiet man, kā šodien var uzturēt ģimene viens jauns policists, kurš atnāks pie mums, ja viņš nesen saņēmām algu pa martu mēnesi 3700 rubļu. Nu, nevaram taču. Nu, ja viņš vēl jauns, uztur viņa mamma un tētis, ja, tad kaut ko var strādāt. Bet, nu, tomēr ir tādi cilvēki, es teikšu, ka patrioti, ja, kuri nāk, strādā un neskatās uz tavu mazu aldziņu. Tagad tikai divas klub dzīvokļu jāsamaksā 3–4 tūkstoši. Nu, un izdevums arī pašiem ļoti palika lielāki. Par elektrību, par apkuri. Likums par policiju 35. pants paredz, ka mums ir atvieglojumi, ja, nevajadzētu maksāt, bet visi grib dzīvot, visi prasa to naudiņu. Nu, naudiņas ļoti grūti. Pagājušajā gadu tikai par šo ēku, ko mēs īrējam, ja, pieprasīja 500 000. Ja. Otra, tagad arī mēs daudz ko varētu uzbūvēt un domāt, un tagad visi prasa darbu, bet naudas nav. Nu, tās piemērs. Sigulda it kā saņēma jaunas smukas telpas, ja, vajadzētu izveidot dežurdaļu. Mēs pagaidām nevaram, lai izveidot to dežurdaļu, vajag 2 miljoni Latvijas rubļus. 2 miljoni. It kā summa nav liela, bet, nu, viņas nav. Un uz to veco ēku, to mājiņu parādījies īpašnieks, ja, un kurš prasa atbrīvot līdz 1. maijam. Kā tālāk? Nu, un liela arī problēma, tas ir problēma, kā es viņu saucu, vasarnīcas problēma. Rīgas rajona izveidots 3200 tas zemes gabali ar visam vasarnīcam.
Nu, un pusgadu tur dzīvo 10 000 iedzīvotāji, un sevišķi rīdzinieki, visi rīdzinieki gandrīz tur. Kāpēc es saku, ka 100 000? Nu, parēķinot, ka mums ģimene vidēji 3,2 cilvēki, tad, ja 3,2 tūkstoši vasarnīca pareizināt, un tur jau saņemsiet 100 000. 100 000 viņi dzīvo rajonā. Ko viņi dara, kā viņi tur uzvedas, arī problēma, ja? Nu, un otra puse, ka tur atkal pusgadu praktiski neviens, nu, lielākā daļa vasarnīca nav apsargāts, ja? Jaunieši brauc uz turieni, izdomalē, Kleidoni, visi brauc uz turieni zog, un tikai pa pagājušu gadu bija ierosināts 552 krimināla lietas par zādzību. Nu, jūs zināt, ka pagājušu gadu 1. septembrī bija izmainīts likums, ja noziedznieks ielaužas dzīvokli, iekļaut tur, viņi skaitās kā smags noziegums. Nu, un mums reiz ātri pieauga tas skaits, ja? Nu, un ja paņemt mums, ka pagājuši gadu bija 4023 noziegumi, ja? Bet uzreiz smagi noziegumi 1233. Tas ar plusu iet 1011 noziegumi, ja? Es jau nerunāju par Stefkoju un par citām problēmām. Tas maziņš kabinets ir, mēs nesen aizturējam arī zādzības, sakarā ar zādzību no vasarnīcām, Zagars leduskapis tur ir apakšā salikts zem galda. Madrači visādi, gāzes baloni un vēl daudz dažādas mantas sakarā ar taisni ar zādzībām no vasarnīcām, ko ir izdarījuši 4 cilvēku grupa, jaunieši strādā visi. Nu, tagad strādājam ar viņiem, cerēsim, ka izdosies pierādīt viņu vainu, kaut gan tas ir ļoti grūti principā izdarīt. Nu, tas tā īsumā par zādzībām. Zog, nu, daudz zog, gadās visādi brīnumi, gadās arī, kad ar cilvēku ar augstāko izglītību zog, padzīvojuši cilvēku ar augstāko izglītību ar godājumu darba vietu zog. Bet pārsvarā tie ir jaunieši un klaidoņi. Ziemā mums, principā, ir ļoti grūti strādāt, transporta nav nekāda, cik mēs varam, nu, no citurienes dabonam transportu. Cernikavs pagasts šajā sakarā mums nekādu palīdzību nav sniedzis, absolūti nekādu, ja. Nu, principā, es vienīgais dzīvoju savu apkalpojumā teritorijā, pārējais spiest dzīvot citur. Viens kolēģis nesen tikai dabūjis dzīvokli, arī neiekārtotu, ļoti tālu no darba vietas. Strādāju, nu, principā, nu, kā varam, cik kurš varam, kā varam, pārsvarā iznāk darbs naktī, pa ko arī, diemžēl, ļoti maz maksā, un šomēnes neesmu, man liekas, vēl saņēmis par darbu naktī. Nu, mēģinām, nezinu, kā sanāks turpmāk, bet pagaidām izdodās mums darbs, pagaidām mēs varam visu paveikt, cik mūsu spēkos ir. Daudz mēs neesam, bet varam. Esmu Ādažu pagasta vecākais, Normunds Breidaks, un nedaudz varbūt vārdus par tām pašvaldības problēmām, kas ir saistībā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu pagastos. Domāju, ka daudz pagastu vecākiem man piekritīs, ka šodienas situācija pašvaldībām ir ļoti sarežģīta, un praktiski līdzekļu, ko pašvaldības vēl var piešķirt papildus valsts iedalītajiem līdzekļiem, tātad policijas uzturēšanai, praktiski nav. Ādažu pagasta teritorija apkalpo Saulkrastu policijas nodaļa. Mums ir daži iecirkņi pilnvarotie. Nu, kā mēs varam, tā mēs mēģinam palīdzēt. Tātad praktiski esam nodrošinājuši policijas iecirkņa telpām, esam savās iespēju robežās mēģinājuši viņiem atvieglot darbu, izveidojot, kā saka, ieslodzījumu kameras, jā, tepat uz vietas, lai nav jātērē lieki degviela un jāved notvertie noziedznieki, kā saka, uz Rīgu, uz piespiedu ieslodzījumu vietām. Cenšamies arī palīdzēt ar transporta jautājumos, bet, nu, saprotiet paši, šodien pašvaldībā ir tik daudz problēmas un tik daudz pienākumu, kad līdzekļu trūkums mums liek izšķirties. Ko tad darīt? Vai maksāt algas skolas tehniskajiem darbiniekiem, vai samaksāt par siltumu, vai arī, kā saka, piemaksāt klāt un uzturēt kādu vēl blakus štata darbinieku, lai vietējiem inspektoram, policijas pilnvarotajiem būtu vieglāk strādāt. Noziedzība sevišķi šeit pie Rīgas ir samērā augsta, un tā, ka mūsu policijas pilnvarotajiem ir ļoti daudz darba. Vēl joprojām mums palīdz akciju sabiedrība Ādaži. Viņa uztur tātad administratīvo dienestu, kas arī zināmā mērā risina sabiedriskās kārtības jautājums. Bet, lai
būtu mūsu iedzīvotāji drošībā un pasargāti no visām iespējamām nebūšanām, šodien pašvaldība liekus līdzekļus atvēlēt nevar. Nu, ja situācija uzlabosies un ja mainīsies kaut kas mūsu nodokļu politikā, tad dabīgi, ka pašvaldības šo te jautājumu varētu risināt pašas. Šodien pie mūsu nodokļu sistēmas mēs nevaram atvēlēt līdzekļus arī vēl tātad šo te pasākumu risināšanai. Principā tas ir valsts jautājums un līdzekļi būtu vairāk jāiedala arī no valsts budžeta. Varu izteikt tikai savas personiskās domas, kad, manuprāt, mūsu valsts budžetā pārāk liela līdzekļi ir atvēlēti aizsardzības ministrijai un vai nu mūsu valstī vajadzētu tik liels aizsardzības spēks un tik daudz līdzekļu ziedot, kā saka, šim te mērķim. Acīm redzot, vajadzētu varbūt vairāk padomāt par spēcīgu, kārtīgu policiju un pārorientēt šos līdzekļus. No kurienes jūs atbraucāt? No Baltkrievijas. Vai jūs strādājat? Strādāju šeit, bet tagad saīsināju, vairs nestrādāju. Cik jums ir bērni? 4. Viens gāja bojā. Kāpēc? Viņi nosita ar strāvu pie vilciena. Kā jūs tiekat galā ar bērniem? Kad ar vīru izšķīrāmies, viens bērns ir internātā. Kur pārējie bērni? Šis nav mans bērns. Kur ir jūsu bērni? Rēzeknē meita internātā. Kāpēc bērni nedzīvo pie jums? Tāpēc, ka tad, kad es izšķīros, man bija grūti ar bērniem. Vai saņemat kādu naudu? Pabalstu par bērniem saņem. Vai ar vīru bijušo uzturat kādas attiecības? Viņš jau šeit arī dzīvo. Nu, reizēm satiekamies. Bet tagad ir arestēts. Arestēts par narkotikām. Esmu Olēnas policijas vecākais iecirkņu inspektors Askolds Kravčenko. Policijā strādā jau 4. gadu. Pēdējos gados mēs daudz esam nodarbojušies ar narkotiku lietām. Mūsu pilsētai tā ir ļoti nopietna problēma, jo diezgan liels cilvēku skaits šeit lieto narkotikas. Uzskaitē ir apmēram 100 cilvēki, bet reālais skaits ir daudzkārt lielāks. 92. gadā mēs atklājām 25 noziegumus saistīts ar narkotikām, bet šī gada 1. kvartālā vien jau mēs ierosinājām 11 lietas un nodevām tās izmeklēšanai. Tās ir lietas, kas saistītas ar narkotiku glabāšanu, pārvadāšanu un izlaupīšanu. Izmeklēšanas nodaļas vadība diemžēl uzskata, ka ar narkotikām saistītie noziegumi nav kvalificējami kā noziegumi. Tādēļ to lielākā daļa guļ izmeklēšanas nodaļā un izmeklēšana netiek veikta. Pēdējā laikā ļoti daudz jauniešu, arī nepilngadīgo, jau pat sākot ar 12, 13 gadu vecumu, lieto narkotikas. Sežans Vilkāns strādāja 2 gadus policijā.
nepilngadīgiem nodarbojos apmēram gadu. Ko es varu pateikt? Jā, Olēnē problēma numur 1 ir narkotikas, tā arī saistīts ar nepilngadīgajiem. Ļoti daudz, kas vēl ir neizzināts. Viss, kā viņi savācās un lieto narkotikas, visi tie perēkļi, jo ļoti grūti strādāt, tāpēc, ka es esmu viens cilvēks pa 4 vai pat 5 pagastiem Olēnas policijas nodaļā. Un ne tikai Olēnē nepilngadīgie nodarbojas ar narkotikām, arī citos pagastos ir vietas. Kāda iedzīvotājiem attieksme pret jūsu darbu? Iedzīvotāju attieksme. Dažādi iedzīvotāju attieksme. Daži cilvēki tagad ir nikni vispār uz savu dzīvi un sadarbojas tikai tādamos, kad viņiem kaut ko nozog, jeb viņa bērni nokļūst kaut kādās situācijās tādās nelabās, teiksim, nepatīkamās priekš viņiem. Ir daudz ģimenes, kas arī tagad dzīves līmenis ir krities un līdz ar to vecāki abi dzer, pieņemsim, jā, un bērni dzīvo šausmīgos apstākļos. Skolas maz sadarbojās. Tagad ir viss tās izpildu komitejas un ciem pagastu valdes, jā. Tas viss izlūdis vecā sistēma, kad bija, es nedomāju, ka viņi bija slikti, jā, tieši tādā darbībā pašā, kas bija process pats, jā, kādā veidā tie nepilngadīgie tika audzināti vienkārši, jā, kā viņiem tika strādāts pagastos skolās, jā. Tagad ir likvidēts internāts skolas, grūti strādāt nepilngadīgiem, pat arī par to pašu nepilngadīgo noziedzību. Ļoti daudz pat šogad jau ir uzskaitē liktas tas ir pirmajā kvartālā 3 grupas, kas ir izdarījušas zādzības, jā. Parasti, kas nodarbojas ar nepilngadīgajiem, jā, tie atsaka, pat neierosina kriminālas, jeb arī pārtrauc sakarā to, ka grūti ir strādāt ar nepilngadīgajiem, tur ir vajadzīgs papildus zināšanas un neviens ar to nenodarbojās, jā. Cik ilgu laiku jūs jau strādājat policijā? 2 gadi. Un ar nepilngadīgiem? Ar nepilngadīgiem apmēram gadu. Jums ir kaut kāda izglītība, speciāla izglītība? Speciāla izglītība kā pedagogam nav. Bet kā policistam? Kā policistam speciāli nav. Es esmu Olēnas pagasta iecirkņa pilnvarotājs. Mans uzvārds Mathevs. Apkalpoju Olēnas pagastu no 92. gada sākuma. Teritorija ir diezgan liela. Vispār no Rīgas rajona sākuma, sākot ar Gaisma ciemu, viss plakanciem atrodas pār pa 50 dārzkopības sabiedrības, visādas kooperatīvi. Teritorija diezgan plaša ir. Grūti iesaistīt, jā? Diezgan. Skaitot, ka cilvēki principā ziemā vasarnīcās nedzīvo, tātad zagļiem diezgan lielas iespējas, kā saka, iekļūt. Tur glabājās visādas vērtīgas lietas. Un, kā saka, bez transporta diezgan pagrūti ir apkalpot viņu. Cik garš ceļš jums jāizstaigā pa dienu? Pa dienu apmēram, kilometru 6, 7, 8 jau iznāk tā staigājot. Cilvēki izpalīdzīgi? Agrāk vispār bija mazliet vieglāk. Tagad pēdējā laikā tā kā iebaidīti, tā kā negrib, bet, ka pašiem notiek nelēma, tad arī sāk izpalīdzēt un, kā saka, palīdz mūsu darbā. Jums ir kaut kāds pēc izglītības? Man vidējā tehniskā, bet juridiskās nav. Mans uzvārds Kaspars Rama. Es pusmēnesi strādāju par Olēnas policijas nodaļas kārtības policijas priekšnieku vietas izpildītāju. Un plus vēl neklātēnē mācos policijas akadēmijas 3. kursā. Runājot tieši par Olēnas policijas nodaļu, kā saka, tā lielākās grūtības ir ar darbinieku sastāvu, jo 70% darbinieku salīdzinot ar 91. gadu ir atjaunojušies, un 45% darbinieku ir klāt nākuši pilnīgi jauni. Un visu Olēnas policijas nodaļu iecirkni apkalpo 21 iecirkņu inspektors, no kuriem 6 iecirkņu inspektori strādā mazāk par 3 gadiem, un 7 iecirkņu inspektori strādā mazāk par 3 gadiem. Tā kā tagad ir iecirkņu inspektori jāapvieno darbs un mācības.
Nu, problēmas, kā jau visām policijas nodaļām, tas ir transports. Jo praktiski tagad Olēnas policijas nodaļā ir 2 ejošas mašīnas. Krimgana situācija ir kritiskā, jo praktiski viss Olēnas lielākās rūpnīcas ir slēdzās ciet. Un praktiski sakarā ar bezdarbu, jo agrāk no rūpnīcas strādāja praktiski iebrauc no Krievijas, un tagad ir darba nav. Profilaks jomā es domāju, kad iet uz priekšu, un salīdzinot kaut ar 91. gadu, 92. ir tieši Olēnas policijā ir samazinājies noziegumu skaits, un aktīvi tiek vesta darbība ar profilaks jomā. Tas ir ar uzskaitu esošiem cilvēkiem, un darbs iet. Mums uz šo dienu gandrīz 100 cilvēki nav oficiāli apmācīti. Ko mēs darām? 2 gadus jau pēc kārtas mēs formējam mācīties uz akadēmiju savus cilvēkus. Tieši Rīgas rajona iedzīvotāji un no pagastiem. Ja? Tur, kur viņam ģimenes un tā tālāk, un pēc kādam 2, 3, 4 gadiem viņi varēs atgriezties. Tad pagājušajā gadā mēs 20 tādus aizsūtījām, viņi mācās. 91. gadā mēs aizsūtījām mācīties arī 20, ja? Praktiski jau 40 cilvēki viņi atnāks, bet viņi atnāks pēc gada, pēc 2 gadiem. Bet tomēr tāda rezerve ir. Un es jau teicu, ka mums vairāk vajadzētu ar juridisko izglītību, ja? Kas tieši varētu izvest izziņu, vest tas krimināllietas. Es laimīgs, ka man jaunākais iecirkņa inspektors aiziet vismaz uz to notikumu vietu. Es nerunāju par nopietnām lietām, ja par slepkavībām, par nodarītiem smagiem iesbojējumiem. Es runāju par tieši tādu varbūt kādu zādzību, nelielu zādzību un tā tālāk, ka iecirkņa inspektors ar kājām, ar motocikletu, zirgus vēl nav, varbūt ar velosipēdu aizbrauc uz turieni un paņem iesniegumu no cietušie, ierosina krimināllietu, pasteiga kaut ko izdara, nofiksē to lietu. Ja. Uz šodienu liela problēma, mēs jau mēģinājām viņu pusgadu atrisināt, ļoti grūti, jo ziniet, ka likums paredzēja un izmeklētājs atdalīja no iekšlietu daļas tad un iztaisīja atsevišķo departamentu, izmeklēšanas departamentu. Mūsu Rīgas rajona eksistē Rīgas rajona izmeklēšanas daļa. Bet tur arī ļoti lielas problēmas. Strādā tur pēc štatiem 25 cilvēki, bet jūs varat uzreiz parīkināt, ja 4023 krimināllietas un cik tak vienam izmeklētājiem vajag izmeklēt lietas. Agrāk bija visādi normatīvi, cik viņš var to izdarīt, cik nevar. Un ko es gribu panākt? Ja jau praktiski visa dzīve notiek tur, es runāju par policijas nodaļām, ja? Es gribu panākt, lai lielākā daļa izmeklēti arī dzīvotu tur, braukt uz notikumu vietu no turienes. Es jau teicu, ka tur ir mums un tehnika kriminālisti, un operi, un iecirkņu inspektori, un dežurdaļas praktiski viss tur ir uz vietas. Rīgas rajona policijas pārvaldē ir 9 izziņas inspektori un gandrīz visas sievietes. Tas ir smags darbs, un jāzina izziņas inspektoriem daudz ir, jo ar izziņu nodarbojas ne tikai izziņas inspektori, arī iecirkņu inspektori. Un tieši izziņas inspektoriem, sievietēm, kuras ir lielākoties, ir jāsniedz viņiem palīdzība. Siguldas policijas nodaļā strādā 2 izziņas inspektori. No izmeklēšanas ir atnākusi Vālija Grebežniece pie mums strādāt ar pieredzi izziņas inspektors un pavisam jauna Inita Jakševica. Es strādāju no pagājušā gada jūlija mēneša. Sakarā, ko jūs atnācāt strādāt policiju? Es mācos tirdzniecības tehnikumā Rīgā tiesību zinību nodaļā. Man vajadzēja vispār nākt praksē, bet es atnācu strādāt. Un jūs iepatikās, jā? Jā. Jūs vairāk nedarat darbu? Pagaidām, jā. Man vispār visi palīdz te. Es nevaru neko sūdzēties. Mums tā biedrība pie draugiem, pie draugiem, pie rādiem, kas... Visi jau ir pieņēmuši.
sākumā tā kā brīnījās, bet nu tagad jau. Es uzskatu, protams, tas darbs ir grūts. Un jāsatiekas ar noziedzniekiem, ir arī jābrauc uz notikumu vietām. Bet bieži vien ir vajadzīgas sievietes, lai tieši viņas ir tās, kas dažreiz atklāja noziegumus. Ja? Tieši viņu intuīcija, tieši viņu kaut kāda savādāka prasme. Ja? Es uzskatu, ka, lai cik būtu grūti, ja? Ka sievietes tomēr arī palīdz policijā. Tas pirmais iespējas no cilvēka kaut ko nozīmē? Jā, noteikti. Jo var uzreiz no cilvēka redzēt, vai viņš ir tiešām tāds jau ar pieredzi tādu noziegumu darīšanā vai nē. Un jums ir kaut kāda intuīcija iekšēn jau? Es domāju, ka visiem ir. Tas palīdz darbam? Ļoti. Inita, es esmu agrāk strādājis izmeklēšanā daudzus gadus un varu no savas pieredzes teikt, ja, ka bieži vien, ceļšķi nepilngadīgie, ja, viņi tā sievietēm atzīstās un saka, tiešām tāds ir bijis gadījums, kad viņš saka, es jau neesmu nekāds noziedznieks, ja, jūs mani saprotat, nelikumīgas transporta līdzekļu aizdīšanas bija. Viņš saka, es vienkārši gribēju pievērst sev uzmanību. Krieski tas būs par savu acu. Bet es jau neesmu nekāds noziedznieks, jūs saprotat mani, vai ne? Un, protams, katrs cilvēks ir savādāks, jāmāk viņam sava pieeja atrast, vai ne? Grebežniece Valija strādāja Siguldas policijā par izņemas inspektoru. 11 gadus pirms tam nostrādāju par izmeklētāju. Tas ir bez šaubām ļoti grūts policijā, ja sieviete. Arī priekš vīriešiem ir savi sarežģījumi un arī grūtības. Un ir jācenšas apvienot arī darbu ar, teiksim, ģimenes rūpēm. Man audzināšanā atrodas 2 bērni, ja? Es audzinu viņu viena. Bet tomēr atliek arī laika praktiski vakaros un lielākoties arī no nakts daļa ir jāveltī tieši ģimenes vajadzībām. Bet ar darbu es esmu apmierināta ļoti. Darbs man patīk, jo darbs ir saistīts tieši dažādas kontaktus ar cilvēkiem. Man patīk ar cilvēkiem arī runāties un arī palīdzēt atrisināt viņiem problēmas. Tā kad es domāju arī turpmāk strādāt un pagaidām darbu netaisos mainīt. Es domāju, ka attiecības vispār policija normālas, ja? Daudz pārmet policija, ja? Ka viņi saulēcīgi nav izbraukuši uz notikumu vietu, nav atklātuši noziegumus. Mums oficiāli, ja mēs atklājam pagājuši gadu tikai 15% noziegumus, 15%. Ja? Bet tajā pašā laikā izmeklētāji nevarēja uz gada beigām aizsūtīt apmēram 300 krimināllietas uz tiesu, tāpēc, ka viņi nav izmeklēti, tā kā pienākas. Tomēr es teikšu tā, ka tauta palīdz, un paldies visiem par to. Piemērs tāds, ka sadarbībā ar municipālu policiju, ar cilvēkiem mēs atklājām, nesen bija tāda liela slepkavība Siguldas pusē, aizturējām Dāras kooperatīvu 2 jaunus cilvēkus. Ne mēs aizturējām municipālu policiju un iedzīvotāju. Un pēc tam, kad mēs kopā sākam strādāt, mēs tiešām atklājām tādu nopietnu slepkavību, kur pakāra, pēc tam mēģināja sadedzināt visu tas pēdas un tā tālāk, bet palīdzēja cilvēki. Cilvēki labprāt iet par lieciniekiem? Vai tomēr tās vērtības? Redziet, grūtības lielas, jā. Es pateikšu, ļoti lielas, jā. Ministra padome pieņēma lēmumu, ka mēs varam atmaksāt, jā, par visiem izdevumiem, kas saistīti ar izmeklēšanu, jā. Kad mēs aicinājām cilvēkus uz šejieni nopretināt, kur līdzekļi. Un ja es jau rādīju kādu mums teritoriju Rīgas rajona, ja, liela, atbraukt no Malpielē uz šejieni pie izmeklētājas, cik aizņem apmēram 80 rubli uz šejienu un 80 atpakaļ 160 rubli jāsamaksā tikai par ceļu. Ja. Bet tagad arī no otras puses, ja viņš nepilda likumu, ir
administratīva kodeksa ienesti konkrēti panti, kur paredz, ja liecinieks vai cietušais nenāk, viņi saukt var pie administratīvas atbildības. Bet tur atbildes soda liela, un tur 1000 nāk klāt. Tomēr es saku, ka šogad man tiešām bija kauns skatīties tautai acis, ja, ka tomēr mēs nevaram palīdzēt tā, kā gribētu, ka mēs tomēr varētu to izdarīt. Un tā ir tāda, bet tomēr tauta palīdz mums. Un es saku visiem paldies. Analizējot pašreizējo situāciju kopumā un ņemot vērā, ka pēdējos 5 gadus Rīgas rajonā ir nepārtraukti audzis noziegumu skaits, īpaši pēdējā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo uz 100%, tagad ar gandarījumu nāk secināt, ka tomēr šogad pirmā ceturksnī salīdzinot ar pagājušu gadu ir Rīgas rajonā uz 130 noziegumiem vairāk. Tas ir piliens, bet tomēr tas ir patīkams tāpēc, ka mūsu darbiniekiem šajā lielā Rīgas rajonā, ko var nosaukt par Rīgas ar vairogu, ir vislielākā slodze valstī. Vidēji mūsu darbiniekiem ir 46 krimināllietas lietvedībā. Jā, valstī vidēji ap 19 lietām. Un ņemot vērā, ka mums 88% darbinieku, jūs jau redzējāt, ir pilnīgi jauni, strādā līdz 3 gadiem, 60% līdz 1,5 gadam. Pieredzējušākajiem darbiniekiem lietvedībā ir ap 150-200 krimināllietām. Tas nav normāli. Un pirmām kārtām cieši kvalitāte un cieši cilvēki. Jo cilvēks nav vainīgs, ka pret viņu ir izdarījis noziegums, un es domāju, ka, piemēram, jāņemot zādzību, ka šo nodarīto zaudējumu ir cilvēkam jāatlīdzina valstī. Un valstī ir jāprasa no policijas, lai policija atklātu to noziegumu un atgrieztu tos patērētos līdzekļus. Tad arī valstī būs citādāk attieksme pret policiju, jo ņemam kaut vai to pašu bēdīgi slaveno likuma pa policijas 24. pantu, kur ir teikts, ka iecirkņu inspektori, kuri strādā un dzīvo iecirkņos, ir atbrīvot no komunāliem pakalpojumiem. Diemžēl tas tā nav. Un 7% darbiniekam no algas ir jāpatērē šiem te maksājumiem. Šāda situācija nav normāla, un tāpēc arī pats par sevi saprotams, ka mums nav tās darbinieku traumas, kuras nāktu strādāt pie mums. Bet, neskatoties uz šo situāciju, mēs darām un darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu kārtību rajonā, lai samazinātu noziedzību. Tas jau daudz ir atkarīgs arī no ekonomiskās situācijas. Kolektīvs mums ir saliedēts, ir nākuši daudz jaunu darbinieku, kuri daži jūs redzēt jau strādā un turpmākā laikā arī strādās ar pilnu atdevi. Un tāpēc nobeigumā es gribētu teikt, latviešu puikas, nāciet strādāt uz policiju. Mēs ar jums kopā daudz varēsim.